Pirmā diskusija, tests, eksperiments un brīnišķīgi sāksies diena. Es ceru mums visiem šeit šodien Lampas festivālā. Un, manuprāt, tiešām ļoti, ļoti vērtīgs jautājums par līdzsvaru. Par līdzsvaru, par balansu, kas tas tāds ir, kādēļ tas mums ir vajadzīgs. Un es ceru arī, ka pēc šīs pusotras stundas jums katrai kabatā būs arī savu formula, kā jūs praktiski jau rīt, pirmdien gan personiski savā dzīvē, ģimenē, savā darba kolektīvā un plašāk varat ieviest kādus savus līdzsvarotus, balansētus dzīves mehānismus. Un par to šodien mēs diskutēsim lieliskā kompānijā, ļoti praktiski, teorētiski, konceptuāli, bet tiešām ar ekspertēm un vadītājām ar pieredzi, praktisku pieredzi šajos jautājumos. Un te jau moderators mūs iepazīstināja, bet iepazīstināšu vēlreiz. Tātad man blakus sēž Marija Ābeltiņa, kas ir doktorante klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciāliste. Es varbūt pieprecizēšu, es vairs neesmu doktorante, es pabeidzu un es esmu zinātņu doktore. Apsveicam! Jā. Tad Marijai noteikti ir daudz, kas sakāms arī par šo tēmu no savas praktiskās pieredzes. Man daudz draugu, kas ir studējuši doktorantūrā, ir teikuši, ka tā ir viena no izaicinošākajām pieredzēm, kāda dzīvē var būt, sabalansēt savu personisko, profesionālo un arī šo te intelektuāli ideālistisko dzīvi. Marija. Sintija Petersone ir Desk Time, tā ir tāda laika plānošanas, laika uzskaitas platformas vadītāja, personāla vadītāja un draugiem grupu mentoru klubu līdzdibinātāja. Jā, sveiki visiem! Un arī Endija Kaševska, kas ir telekomunikāciju uzņēmuma Bite, personāla vadītāja, talantu piesaistes vadītāja, bet arī klimata kontrolas vadītāja. Vai tas ir saistīts ar laika apstākļiem? Nē, nu es neesmu personāla daļas vadītāja, jo mēs principiāli nesaucam šos vārdus tā, ja? Mēs rūpējamies par klimatu, ja? Tāpēc mēs esam visi par un ap klimatu, ja? Jo man liekas, tas personāla daļa ir tik novecojis un tik smagnējis un tāpatās kā vārds darbinieks, jā, tā kā, man liekas, kolēģis vai topošais kolēģis vai esošais kolēģis, jā. Tā kā. Brīnišķīgi, un domāju, arī tas ir ļoti labs moments, ar ko sākt šo sarunu par definīcijām, par to, par ko tad mēs šodien diskutēsim. Un līdzsvars, balans. Kas tas tāds ir? Varbūt, Endī, sāksim ar tevi, jo tu tikko arī izaicināji, challengeoji šos jēdzienus, klimats, kultūra, darbinieks, komanda. Kā tu saproti šo jēdzienu līdzsvars? Man patīk to iedomāties tā kā vizuāli. Mēs iedomājamies apli, tā kā apļu diagrammu. Un ir baigi svarīgi, lai tajā apļa diagrammā tās daļiņas, jā, tās pīrāga daļas ir sadalīts pēc iespējas proporcionālāk. Jā, kas, tas, protams, ir atkarīgs no katra cilvēka, jā, bet man liekas, kam tur būtu jābūt, jā, tas ir darbs, tā ir ģimene, tas ir mans personīgais laiks, kas ir hobijiem, iedvesmām, es pati sev, jā, tā kā, un, manā izpratnē, ja mēs skatāmies uz to apļu diagrammu un plus, mīnus, tās visas daļas ir proporcionāli, priekš manis tas ir līdzsvars. Tā ir mana formula. Bet, ja godīgi, man liekas, ka tāds līdzsvars, tas nav, ir iespējams, jā, kad visu laiku tas apļā, tie pīrādziņu diagrammas visu laiku svičojās, bet, pats svarīgākais, jā, par to neķert kreņķi un apzināties, kas ir tā lieliskā procenta sadalījums, pie kuras grib atgriezties. Vai līdzsvars nozīmē, ka šīs sadaļas šī aplī atrodas vienā līmenī, jeb tas ir proporcionāli vienāda laika ziņā? Vai kāda cita mērvienība ir svarīga arī vēl? Es domāju, ka tas atkarīgs arī ir no vecuma noteikti. Jā, tā kā es ticu, ka tikko tu sāc arī pierādīt, jā, no studiju solā, jā, tā kā es ticu, ka tās apļu diagramma izstīsies bišķiņ savādāk, jā, un tanī mirklī es ticu tam cilvēkam, tas ir pilnīgi ok, jā, bet tad jau nobriestot, mainoties, augot, jā, es ticu, ka tās proporcijas arī mainās, jā, bet es teiktu, jā, cik es intensīvi, kam es pievēršu uzmanību, kam es veltu savu laiku, jā, tā kā.
Labi, paldies. Tāda viena formula ir apļa diagramma. Es ceru, ka vēlāk arī mēs varēsim preparēt, kas tad tajā īsti atrodās, un varbūt arī tiešām pats katrs šeit no klātsošiem uzzīmēt savējo un iztestēt. Sintija, kas tavā izpratnē, tavā pasaulē, ko nozīmē termiņš līdzsvars? Skaidrs, ka Endī būs grūti papildināt, jo es arī piekrītu katram tavam vārdam, tāpēc es vairāk skatīšos no tāda sava, tāda profesionāla aspekta, teiksim, HR aspekta, kā es skatos, ja mēs runājam par darba devējs, darba ņēmējas attiecībām, tad, tas, kā mēs gan testējumā, gan grupā cenšamies veidot dzīvi, ir tādu, lai darbā cilvēks varētu domāt tikai par darbu, un mājās viņš var domāt tikai par savu privāto dzīvi. Un, ja tas pārklājās, tad tie ir kaut kādi jau kāzus, izņēmumi, ārkārtas gadījumi. Jo man pārliecība ir tāda, ka tad, kad tu cilvēks, ja nav balansā tava privātā dzīve, tad patiesībā darbā arī tu neesi spējīgs strādāt. Un, ja savukārt, ja tava darba dzīve ir ārkārtīgi sarežģīta, tad nekad nebūs tā, ka tu aizies mājās un tu nedomās. Un man pašai ir tāds savs termometrs tajā brīdī, kad es sāku sapņot par saviem kolēģiem, un tajos sapņos mēs pārsvarā, tad, kad tu pamosties un tu saproti, ka tu nezini, tas bija sapnis vai ne, jo tu esi darījis kaut ko šaušalīgi garlaicīgi kopā ar viņiem, tur taisīs grafiks un tā tālāk, tad tas ir par daudz, tad līdzsvars ir izjūts. Bet principā tā vienkārši sakot, robeža, kurā tu vari darbā domāt tikai par darbu, privātajā dzīvē nedomāt par darbu un domāt par savām lietām. Paldies. Arī piefiksēju ļoti praktisks instruments, kā notestēt, vai ir vai nav līdzsvars, vai pa nakti redzu sapņos savus kolēģus. Paceļ roku, kur ir redzējuši naktī savus kolēģus. Tā, gandrīz visi, ja? Ļoti labs indikators. Dagmar, piedod, pirms tu ķeries klāt, te ir priekšā 4 brīvi krēsli. Tā kā patiešām, nevajag kautrēties. 4 balti krekli gandrīz, jā. Kā arī es vēlētos papildināt, tātad mums šī diskusija būs sadalīta tādās 6 lielās grupās, ja tā var teikt, par definīcijām, kur mēs šobrīd atrodamies. 1, otrs par individuālu atbildību, ko mēs katrs varam darīt, otrs par darba vietu, darba devēju, šo līmeni, valsts likumdošana un arī tādi ļoti praktiskie padomi, ko mēs katrs ikdienā varam darīt. Ja jums ir kādi jautājumi, precizējumi, tad noteikti celiet roku, uzdodiet jautājumus, jo šeit jau mēs tādēļ esam, lai būtu tāda interaktīva un dzīva saruna. Marija. Jā, es tagad nevaru saprast, man piekrist vai nepiekrist? Nepiekrīti. Drīkst, jā? Jā. Nē, es tā kā gan piekritīšu, gan nepiekritīšu, jo man ļoti patika, es nesen biju iemaldījusies psihiatru kongresā, un tur bija viena ļoti jauka uzstāšanās, kur arī tāds pasaules līmeņa psihiatrs stāstīja par to, ka viss, kas ir saistīts ar cilvēkiem, tie ir sarežģīti fenomeni, kurus mēs nevaram mērīt tādos jā vai nē, jā? Jo dažreiz ir gan jā, gan nē, gan ne jā, ne nē, jā? Un tāpēc ir tik sarežģīts, tāpēc man būs gan jā, gan nē. Un es piekrītu, jā, un man pašai arī gribētos tos līdzsvarus atrast, bet tad es saprotu, ka man galīgi neizdodas. Tā kā vispār neizdodas. Un ja tev vēl pievienojās maz bērns, tad vispār nav nekāda līdzsvara tur, es jums atzīšos godīgi. Un es domāju, vai tiešām ar mani ir tik traki? Un es domāju, jāparokās arī, ko saka pasaules pētījumi, un man ārkārtīgi patīk atrast arī tādas lietas, kas norizonē. Un tas, ko es atradu, ka ir pētnieki, kas saka, hei, varbūt tā ir ilūzija par līdzsvaru, jo tad, cik tad ir tie procenti? Un vienā vecumā tā, otrā šitā. Varbūt mēs varam runāt nevis par līdzsvaru un tādu žonglēšanu, bet par tādu kā saskaņotību, ka patiesībā viena dzīves sfēra kaut kādā ziņā palīdz un baro to otru, un viņas dzīvo tādā tiešām labā kopsakarībā. Tādā ziņā, ka mana privātā dzīve mani piepilda un arī iedvesmo darbam. Kad man rodās arī varbūt kaut kādas iedvesmas un pārdomas, un tās, piemēram, nav garlaicīgi, bet tādi wow sapņi, ka tu pamūci, tiešām jāpastāsta kaut ko tādu saviem kolēģiem. Un kā arī mana darba dzīve ir tik kolosāla, ka viņi man iedvesmo mājās nevis atnākt un tā
izslēgties, un es vairs par to nedomāšu. Bet kaut ko darīt, un varbūt arī apspriest, un kaut kādas ierosmes, jo tas, par ko es visu laiku domāju, ka mēs kaut kādā brīdī esam, piemēram, normalizējuši, ka tu darbā nogursti. Un tad tu mājās beidzot kaut kā mēģini tur atgūties. Ka patiesībā būtu baigi kolosāli, ka mēs darbā tā kā nenokurstam līdz galam. Protams, kaut kāds nogurums izveidojās, bet mēs neesam izsmelti. Mēs atnākam mājās, un mums ir enerģija kaut ko darīt vēl. Un man liekas, ka šis ir kaut kas tāds, ko man ļoti gribētos, un par ko man gribētos domāt. Un vēl man šķiet, ka tas balans, vai drīzāk tā saskaņotība, ka viņa varētu būt saistīta ar to vārdu, kas šobrīd populārs, tā labbūtība. Ja? Un labbūtība ir kolosāla lieta, ka tu jūties labi fiziski, ka tu jūties labi emocionāli un ka tu vari realizēties. Un patiesībā realizēties dažādos lomās, dažādās dzīves sfērās un turklāt vēl izdarīt to tā, lai nekaitētu citiem. Man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, kas man vienmēr tā māja ar roku un saka, Marija, šits ir kaut kas tāds baigi foršais, ka tā nav tāda tikai ieslīgšana tādās patīkamās emocijās, bet man ir svarīgi, ka es daru lietas un ka es piedzīvoju to foršo sajūtu, ka man izdodās. Respektīvi, es no tevis sadzirdēju vēl papildu tādus atslēgas vārdus, kas ir harmonija un labbūtība. Vai jūs esat visi jau pieraduši pie šī jēdziena labbūtība? Vai jūs esat pieraduši pie jēdziena labbūtība? Vai viņš jums patīk? Šis ir super, ļoti labi, jo tiešām, man liekas, kaut kādu laiku bija arī diskusijas, ja, ko tas nozīmē. Jā, man liekas, šis well-being, ja? Man patīk, jā. Tas, man liekas, tas tulkojums šoreiz ir gana veiksmīgs. Laba būtība, jā, īstenībā arī tas, ko tu šeit minēji, ja, par to būtību, harmonija, integritāte ar vērtībām, kas arī dod enerģiju tev un kas draivo virzu uz priekšu mūs. Es domāju, ka, ja es varētu savus 5 centus pielikt, tad man noteikti viens no atslēgas vārdiem būtu enerģija, kas ir tas, kas man dod enerģiju. Visādā ziņā tas ir tas, kā es pati mēru savus šos te balans apļus. Un arī pirms 3 gadiem, 4 gadiem, kad tas bija? Kad bija Covids? Jau tik sen. 20. gads pie mums tas bija, tas sākās, jā. Bet tiešām, man liekas, arī tieši tajā brīdī tas vēl jau vairāk aktualizēja šo tēmu. Un es atceros, ka toreiz ar Mariju mēs noorganizējām vienu tādu ad hoc online diskusiju tieši par darbu attālinātā režīmā, jo principā atcerieties, vienas dienas laikā mēs pārgājām, reformējāmies pilnīgi jaunā dzīves tādā ikdienas tādā struktūrā, bet toreiz tāds viens no atslēgas vārdiem parādījās arī tāds īpaši svarīgs, tā skaitā izdegšana, disbalans, problēmas, ka pasaule saskarās ne tikai ar Covidu kā pandēmiju, bet arī izdegšanu kā globālā pandēmija. Es pat lasīju kādā pētījumā, kurš teica, ka tieši Covids bija tas, kas varbūt izprovocēja, bet no otras puses domāju, ka mēs esam arī normalizējuši šo tēmu. Bet man drīzāk jautājums šeit ir tāds, tad kur tad mēs šobrīd atrodamies? Vai tā ir problēma? Šis te dzīves balansa trūkums, nelīdzsvarotība, izdegšana, kur mēs esam? Atzīšos, mums pirms diskusijas atsūtīja kolosāls materiāls no Kantāra pētījumiem, kas ir, viņi veic tās aptaujas, kas ir tieši par Latviju. Un, jā, tā ir problēma. Un man liekas, tas, kas ir labi, ka, protams, ka tas, kas notika pandēmijas sākumā, kad vienkārši no tās abnormālās slodzes, no to pārmaiņu apjomu un arī no tiem visādiem veselības draudiem un viskaut kā tāda, un arī bailēm, mēs tiešām bijām vairāk pārguruši, izdeguši, tad šobrīd tas ir normalizējies līdz tam, man liekas, pirms pandēmijas līmenim, bet, protams, ka tie skaitļi nav nulli, tur ir aptuveni vienmēr kaut kādi ap 40%, kas saka, ka, hei, es pēdējā gada laikā izjūtu šos izdegšanas simptomus, un ja mēs skatāmies tādā pasaules līmenī, attīstītajās valstīs, tas visbiežāk ir tie cipari ap 40, 50 un vairāk, un, protams, ka ir specifiskas profesijas, kur patiesībā
patiesībā tas cipars būs vēl augstāks, kur gandrīz katrs teiks, ka es kaut kādā brīdī jūtos izdedzis vai izdegusi. Tāpēc es domāju, ka tas noteikti ir tāda, šis jautājums nav no dienas kārtības pazudis. Un es domāju, ka arī tas, ka es visu laiku arī domāju, nu tāds, piemēram, arī tādā dzimumu griezumā no sievietēm, kas tiek sagaidīts tādā sabiedrības līmenī un ko mēs pašas no sevis sagaidām. Un ka tas, ko es pamanu, ka bieži vien mēs no sevis sagaidām, ka mēs ne tikai tagad aktīvi iesaistamies karjerās, bet mēs aizvien tikpat aktīvi, it kā es nebūtu mamma, es strādāju, un it kā man nebūtu karjera, es esmu mamma, un vēl es gribu sevi realizēt kolosālos hobijos, un vēl parādīt Instagramā, ka cik forši man tas izdodas. Un, protams, ka tad tā slodze ir vienkārši absolūti abnormāli, ja? Un, protams, ka visi šie sociālie tīkli dod mums iespēju salīdzināties nemitīgi, un es domāju, ka ir tāds cilvēku tipāžs, kas sevi pārāk daudz izaicina, un, protams, ka tas paliek arvien tikai aktuālāk. Šis te spēja, kā tu teici, jā, to atrast, to iespēju līdzsvarot savus enerģijas resursus un kaut kā vispār atjaunoties. Paldies, Endi. Kādu tu varbūt barometru izmantotu situācijas šobrīd noteikšanai, kur mēs esam? Es noteikti varu piekrist, Marija, tev. Man asociējas tas vārds pārmaiņas, jā, pārmaiņas, un tad man vēl otrs vārds perfekcionisms, jā, tā kā, un šie divi vārdi, tie ir tādi boldi, man liekas, jā, kas var iedzīt tajā, par ko Marija raksta grāmatu, jā, izdegšanās, un tas ir, jā, tas, ko mēs, piemēram, arī, ja mēs skatāmies kā uzņēmums, jā, tad mēs varam rūpēties par to, lai šīs te pārmaiņas organizācijā ir pēc iespējas, teiksim tā, nav iespējams, ka viņas nav, ja mēs gribam kā uzņēmums attīstīties, jā, strauji, jā, tā kā, beigsim domāt par to, bet ja viņas notiek, tad lai viņas ir maksimāli sakārtotas, nezinu, ir sakārtota procesi, jā, veids, kā mēs vadam projektus, jā, tā kā, un tas ir tas mērķis, uz ko mums iet kā uzņēmumam, jā, un atkal runājot par perfekcionismu, kas man galīgi nav raksturīgs, jā, tāpēc varbūt, paldies Dievam, es neesmu piedzīvojis izdegšanu, jā, tā kā pateicoties tam, kad man ir vārds, kā es pareizi saku, būs pietiekami labi, tā kā man liekas, un tas man palīdz. To es bieži redzu kolēģos, jā, kad lielākā auza ir perfekcionisms, jā, tā kā, un tad nākas, un bieži, kas ir forši, ka kolēģi jau to apzinās, aizvien vairāk par to arī tiek runāts, rakstīts foršas grāmatas, jā, tā kā jā, tādas manas sajūtas. Bet jūs savā kompānijā arī mērat šos darba un dzīves līdzsvaru parametrus? Mums ir katru gadu iesaistes pētījums, jā, un mums ir vesela sadaļa darba un privātās dzīves līdzsvars, kas sastāv no 5 jautājumiem, un es tieši pirms mūsu diskusijas meitenēm dalījos, jā, ka mūsu gadījumā šis darba un privātās dzīves līdzsvars pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, jā, viszemākais punkts bija tieši Covid laiks, jā, tā kā, kad es ticu, ka bija viss vienu vietu, jā, vienās sienās, kas vienkārši deva pa smadzenēm, un šobrīd, par to mums ir prieks patiešām, ka kaut kāds rādītājs iet uz augšu, jā, un tas ir tas procents apmierinātības par darbu un privāto dzīves līdz. Kaut gan, protams, jebkurā gadījumā mums noteikti ir kur augt, jā, par procesu sakārtošanām un visām lietām mūžīgi mūžos, jā, tā kā. Paldies. Sintija, kā tu vērtētu, kur mēs šobrīd atrodamies šajā līknē? Man ir tāds mīļš termins hiperkonektivitāte, kas nozīmē, ka iedomājieties, ka mēs daudz no jums, no mums pirms 20 gadiem, piemēram, sāka savus darba gaitas. Vienīgais veids, kā darba devējs varētu jūs sasniegt, ir, ja vien viņš zināja jūsu adresi. Tā ierodoties mājās, tā teikt. Un tad vienā brīdī parādās telefoni, parādās aplikācijas, parādās e-pasts telefonā, parādās, tad jau mobilais telefons. Ja? Tā kā labi, tad jau mūs var sasniegt šādi, pēc tam Skype, Slacks, visādas iekšējās saziņas aplikācijas un tā tālāk. Un tad vienīgais veids, kā mēs varam atkonektēties kaut kādā ziņā no tā darba, ir, ja mēs fiziski aiziem mājās un tagad, piemēram, pārslēdzam sevi uz personīgo e-pastu, nevis uz darba e-pastu, vai kaut kā tā sevi kontrolēt. Kas notiek Covidā tas slēdzis vispār pazūd, jo mums šai kontrolē un šai robežai ir jābūt tikai savās smadzenēs, kas, protams, ne visiem ir un ne visi to var
izdarīt. Un tur, man liekas, tas izdegšanas termins ļoti iet kopā ar vārdu robežas. Un, ja mēs runājam par tādām praktiskām lietām, ko mēs arī kā organizācija darām, mēs tiešām mācam saviem darbiniekiem pat praktiskas lietas, kā piemēram, Mac datoros ir iespējams uztaisīt divus profilus, kurā viens profils ir tev darbam un viens ir privātajām vajadzībām. Tu vari lietot šo datoru mājās, piemēram, un tā tālāk. Man liekas, ka mēs pat neaizdomājam tādām ļoti lielām sīkumiem, kaut kādām tādām lietām, kas ir ārkārtīgi būtiskas, ko cilvēki īstenībā varbūt nemaz neapzinās. Un izejot no šī, arī par robežām runājot, tur es gribu teikt, ārkārtīgi liela nozīme ir taviem tiešiem vadītājiem, tavam organizācijas vadītājiem. Un mūsu gadījumā mēs esam arī ar to feilojuši. Mēs esam sapratuši, ka it kā tu saki, jā, protams, procesiem jābūt sakārtotiem. Ja tu neesi pat nekad sācis viņus kārtot, tad tu pat nezini, ko vispār tur darīt un kas tev tur trūkst. Un arī daudz kļūdoties, daudz skatoties un pāris darbiniekus arī šādā veidā upurējot, arī izdegšanai, piemēram, esam atraduši kaut kādu tādu balansu, kurā ļoti daudz apmācām savus vadītājus, ļoti daudz runājam par to, ko nozīmē vadīt komandu, ko nozīmē ieraudzīt cilvēkus. Ļoti labi, par to mēs vēl to atstāsim tālāk. Jā, tā kā mazliet vēl paciešamies par to, kā. Mēs vēl šobrīd, jo tiešām tas ļoti interesanti, jo skaidrs, ka tā ir kaut kāda darīšana, ja tur ir, mums būs jānonāk arī beigās pie tādiem ļoti praktiski pielietojamiem instrumentiem. Bet vēl mēs mazliet tomēr šķetinām, ko nozīmē līdzsvars, ko nozīmē balans. Un vai es pareizi saprotu, ka ja mēs, tad ideālā pasaulē šī līkne izskatās tāda, ka tas ideālais panākums ir tā līdzsvarotā, balansētā dzīve, harmoniska, dod enerģiju visās manās dzīves sfērās un tā. Es jūtos labi. Un otrā pusē savukārt, kas ir tas dramatiskākais, kas ar mani notiek, ja man nav šis līdzsvars? Marija. Dramatiskākais, ja es pazaudēju to patiesībā saikni pati ar sevi vai pats ar sevi. Un tas, kas sāk notikt, ka tā kā man sāk trūkt no sākuma varbūt emocionālie resursi, tad kaut kādi domāšanas resursi, tad fiziskie resursi, un beigās tas, ko mēs varbūt ik pa brītiņam aizmirstam, mēs sastāvam arī ne tikai no mūsu domām, bet arī no mūsu ķermeņiem. Ja? Un mūsu ķermenis saka, hei, man ir pat raku, un tad tas, kas sāk notikt, ka mēs sākam piedzīvot dažādus veselības traucējumus, un sākot ar tādas mentālās veselības varbūt traucējumiem, un šeit es domāju gan to pašu profesionālo izdegšanu, gan arī depresiju, gan vai, piemēram, trauksmi, kas var augt un pāraugt arī trauksmes traucējumos, klīniski diagnosticējumos, kurus jūs nevar vienkārši tā, 2 dienās nomierināt, ja? Vai vēl kaut kādas lietas. Un tad, protams, ka ir jautājums, kas mums ģenētiski ir tā vājākā vieta, ja? Tur arī plīst, ja? Vienam tas būs depresija sāksies, otram tas būs, kaut kādas migrēnas galvas sāpes, trešam diabēts, ceturtajam, kaut kādas sirds un asinsvadu saslimšanas, ja? Un, protams, ka no sākuma tās pazīmes ir tādas mazākas, bet ja mēs neko nedaram un tiešām tas mūsu tas enerģijas līmenis un tas, ko mēs atdodam, ir stipri vairāk nekā tas, ko mēs saņemam, ja? Kā tāda iespēja atjaunoties visos līmeņos, gan fiziski, gan intelektuāli, gan mentāli, gan emocionāli, gan visādi. Ja? Tad kaut kādā mirklī tas arī atspoguļos uz mūsu veselību, kā es teicu, un tas sāk ietekmēt mūsu dzīves kvalitāti. Tā kā viņa kļūst nekvalitatīva un mēs nevaram piedzīvot to labbūtību, mēs nevaram piedzīvot tās pozitīvās emocijas, prieku, baudu un to piepildījumu un to realizēšanos, savu kaut kādu mērķu īstenošanu. Un tas var arī atspoguļotos visās dzīves sfērās. Ja? Varbūt mēs nevaram vairs strādāt to darbu, ko mēs esam strādājuši, varbūt mēs esam visu laiku slimības lapas, varbūt mums pieaug konflikti ģimenē un tā tālāk. Ja? Tas var vienkārši novest arī pie tā, ka mēs vienkārši praktiski nevaram īsti funkcionēt. Tā kā es domāju, tas galējais punkts ir diezgan nejauks. Tu esi uzrakstījis grāmatu par izdegšanu, un tu esi izvēlējies tieši šo terminu izdegšana. Tam ir kāds pamatojums? Kāds tam ir pamatojums?
Man gribējās uzrakstīt par izdegšanu, jo nu, tā kā man šķiet, ka izdegšana vēl nav depresija. Ja? Un tā izdegšana ir kaut kas tāds, ko cilvēki arī par ko runā, un kas, man liekas, dažreiz ir vieglāk to atpazīt, jo depresija skan tā jau drausmīgi, sāpīgi. Un arī tas ir tas, ko es pati biju piedzīvojusi, jo es esmu ārkārtīgi aizrautīgs cilvēks, un man tikai parāda kaut kādu interesantu projektu, un tad parāda otru, un trešo, un ceturto, un es visur iesaistīšu. Ja? Un taču es negulēšu, neēdīšu, bet es darbošos, jo es gūstu ārkārtīgi lielu baudu no tādas arī intelektuālas darbības vai komunikācijas ar cilvēkiem. Un tad tas, ko es sapratu, ka, nu, tā kā, ka ja pat es ar tādām, nezinu, psihologa zināšanām, nu, tā kā vairākas reizes uzkāpju uz tā grābekļa, ka varbūt man ir, nu, tā kā jāmēģina palīdzēt cilvēkiem un to savu pieredzi un zināšanas gan savas, no savas prakses un arī no dzīves prakses, un arī no tādiem, nezinu, pasaules līmeņa pētījumiem, nu, tā kā izstāstīt, un varbūt mēs visi kopā tomēr varam mēģināt, nu, tā kā, tā kā pasargāt sevi no šīm te patiesībā šaušalīgajām sekām, ja mēs neko nedaram, nu, ilgtermiņā. Protams, ka īstermiņā mēs visu kaut ko varam. Jā, varbūt kāds papildinājums arī par šo izdegšanas Jā, piekrītu, amplitūdu. un par to amplitūdu runājot, arī, ko es iepriekš minēju, tās robežas, labūtība savā būtībā neko nemaksā. To es tā citējot mūsu labūtības vadītāju Agnes Pumpuru, viņa vienmēr saka, ka jāatcerās arī, ja mēs runājam par organizācijām, arī par pašiem individiem, ka tās lietas, kas būtu jāsakārto, nav svarīgi, vai tev ir laba mašīna, vai tev ir auglīži ofisā, vai tev ir, nu, jebkas cits, kas ir, vai nenormāli foršas stratēģijas, ja tev nav sakārtotas pamatlietas, tavas pamatvajadzības tev kā cilvēkam. Un tur nu ir jautājums par, ja mēs organizācijās runājam, vai jūsu darbs atbilst jūsu vērtībām, piemēram, vai organizācijas vērtības atbilst tam, ko jūs darat, vai visas darba stundas, pat kolektīvs un tā tālāk. Ja? Tās ir tādas lietas, kas ir katra cilvēka individuāla atbildība tomēr saprast, vai tas, kur es šobrīd esmu, man der, tas mani papildina, vai tas man dedzina. Vai ne? Man nāk prātā tāds salīdzinājums un konkrēti atkal vēl viens P-burts patiesums, ja? un spēja saprast, cik es esmu patiesa pret sevi un vai es esmu ikdienā patiesa pret sevi. Ja? Jo it sevišķi mūsdienas uzliek ļoti daudz visādas gan gaidas, gan ekspektācijas, kādam ir jābūt. Ja? Tā kā, un man liekas, tā ir liela drosme un uzdrīkstēšanās, jā, būt patiesam, un tad, kad es esmu patiesa un es patiesi saprotu, jā, kas ir mans, kā tu saki, vai es dzīvoju saskaņā ar savām vērtībām, un kas nav mans, jā, vai es to daru kāda labat, jā, vai tur, lai vecāki ir apmierināti, jā, es aizēju tur studēt, jā, vai lai mans vīrs tur liekas mierā, vai, nu, jebkas, jā, kur es sevi ielieku kaut kādā nepatiesībā, jā, tā kā, un jā, nu, palielam, jā, nu, tas ir arī tas, ka tu sajūti to savu ķermeni, sajūti, jā, nu, vai šis ir mans, vai es to kaut kur esmu dzirdējis, noskatījusies, kāds influenceris kaut ko ir forši padalījies, un tās jau vairs nav manas domas, jā, tā kā es to kaut kur esmu aizgūsi, jā, tā kā, nu, tas patiesums man kaut kā. Nu, respektīvi arī šis atslēgas vārds patiesums, uzdot sev jautājumus, sadzirdēt sevi un īstenībā, jā, varbūt tas pirmais solis atpazīt šos sarkanos karogus, kas man parādās un kur man signalizē, Dagnija, kaut kas nav. Kas būtu šie sarkanie karogi? Top 5. Marija. Nu, es teiktu, ka nogurums. Jā. Ko nozīmē nogurums? Kurā brīdī, kad pateicis nogurums? Kas tas tāds ir nogurums? Nu, nogurums ir kolosāla lieta. Vienkārši ideāls mehānisms, kas iekšā iebūvēts. Šo pierakstam. Jā, lai parādītu, ka tev ir jāpapildina resursi. Jā, tas neko citu nenozīmē. Tu esi noguris, tātad ej atpūties. Ja tu, un galvenais, nu, tā kā mēs taču esam domājošas būtnes, mēs taču saprotam, ka ja tu esi noguris no tā, ka tu fiziski strādā, nu, aizēj palasi grāmatu, bet ja tu esi noguris no grāmatu lasīšanas, nu, aizēj dārzā, ja? Jo tas, ar ko mēs pārspīlējam, ka es palasīju vienas grāmatas, un tad es gāju palasīt citas grāmatas, un es vispār nepakustējos. Un man ķermenis bļauj un saka, nē, tas nav tas. Ja? Tā kā es domāju, ka nogurums, tāpat kā sāpes.
ir kolosāls mehānisms, jo, jūs zināt, ir dažreiz cilvēki, kas piedzimuši tādu patoloģiju, ka viņiem nav sāpju izjūtas. Un tā problēma ir tāda, ka tu vari nomirt ļoti ātri, tāpēc, ka tu nejūti sāpes, tev sāk degt roka, un tu to nepamani, jo tu skaties uz citu pusi. Mēs par to neaizdomājamies, ka sāpes ir svarīgs mehānisms, ja, mums viņas nepatīk, bet viņas ziņo par to, ka, hei, tev kaut kas ir jādara. Un es domāju, ka nogurums ir arī kaut kas stāsts par šo, ja. Tad es domāju vēl no tādām ķermeniskām pazīmēm vienmēr, nu, tā kā tas miega kvalitāte, ja. Cik labi es varu izgulēties vai nevaru izgulēties, ja, tas arī vienmēr mums ziņo, vai mums dzīvē ir līdzsvars vai nav līdzsvara. Nu, un, protams, ka es domāju, ka tas, kas vēl ir, mēs varam skatīties gan uz savu ķermeni, gan uz to, kas notiek mūsu domāšanā, jā, vai mēs vispār varam atslēgt savu domāšanu no darba procesiem vai no mājas problēmām, vēl no kaut kādām, vai mēs visu laiku esam tajā mākonī. Mēs atnākam uz darbu, un man ir tur visas mājas problēmas, ar senioru problēmas, vēl kaut kas, un tad es tā kā pieslēdzos un nepieslēdzos, un vēl risinu miljonus lietas. Es domāju, tas. Un, protams, ka emocionāli, emocijas arī ir. Mums ir kaudze ar kolosālām signāla sistēmām. Emocijas arī tas nav nekas baigi romantisks, tās ir tikai signāla sistēma, ja, kas ziņo par to, cik niansēti ziņo, kas notiek ar mūsu vajadzībām. Daļēji piepildītas, kaut kas nav piepildīts, kaut kas dramatiski nav piepildīts. Ja. Kā to var sajust? Nu, piemēram, ja es esmu par visu aizkaitināta, nu, jāpadomā, kas notiek, vai man gadījumā netrūks spēka visam, ja? Vai es par visu baidos un esmu pārbijusies, ja? Kas notiek, ja? Vai tas drošība, tā sajūta tad kaut kur ir pazudusi. Un es domāju, mēs varam skatīties arī uz savu uzvedību, nu tā kā nedaudz pavērot sevi no malas. Ja es sevi ieraudzītu, nu ko es pateiktu par šo dāmu, jā, es gribēju teikt meiteni par dāmu, jā, šo. Nu, skat, atkal atvērusi skapīti un uzēd šokolādīti. 6. Ko tas par viņu liecina? A. Variants. Iespējams, viņai garšo šokolāde. B. Viņa ir nogurusi. Jā, un viņa vienkārši mēģina uzpildīt ātri savus resursus, tāpēc, ka nav laika gulēt, nav laika staigāt, nekām nav laika. Šokolādi, nu tā kā vai... vēl dramatiskākais par šokolādi, bet varbūt tā Marija iet un visu laiku korķē šampi vaļā, ja? Un tas nav tāpēc, ka viņa svin panākums Formula 1, ja? Bet tāpēc, ka viņa grib atslēgties ātri un viņai nav laika pierakstīties uz masāžu, vēl kaut ko un tā tālāk. Tā kā es domāju, tur ir daudz un dažādas lietas, kā mēs varam tos karogus atpazīt. Tātad, ko es piefiksēju, tātad sarkanie karogi nogurums, miega kvalitāte, kā tā mums ir, vai es varu atslēgt savu domāšanu, un arī tas, vai es saprotu, kāpēc es tā jūtos, savas emocijas atpazīstu un varu kāds secinājums veikt, un arī uzvadību ar skatu no malas. Man liekas, ka vēl svarīga lieta, kas nebija... Endī, ko tu vēl piebilst? Ka tās lietas, kuras es pirms tam varēju izdarīt, nezinu, 30 minūtēs, tagad man tas aizņem, nezinu, iespringums 2 stundas arī. Nu, tā kā kaut kas, man liekas, tas ir ar tāds ļoti, nu, cevišķi darbā to var ļoti novērot, jā, tā kā, kur tad ir arī jautājums bāc, nu, tad kāpēc man tagad sit ārā? Produktivitāte, jā. Jā, produktivitātes zudums, jā. Atkal uz pēti, jā. Agrāk varēja, ja? 10 minūtēs, tagad stundu tas prasa. Dikti mīļš tas vārds produktivitāte. Es atcerējos, kaut kad lasīju vienu, es nezinu, vai pētījumu, bet es zinu, ka es kaut kādus gadus jau dzīvoju pēc šī principa. Lasīju, ka cilvēku veselīgs miegs, principā var tik noteikts par tā, cik ātri cilvēks aizmieg. Un normāli esot, nu tās būtu 15 minūtes, kurās tu tā kā dodies gulēt, gatavojos un lēnā garā iemiedz. Un es vienmēr sevi čekoju pēc šī, jo arī tā, kad man bija, kā tu saki, mazi bērni, man liekas, ka es gulēju jau tā, ka man aussole bija pat spilvenam pieskārusies. Un tur es arī pēc darba tās īstenībā skatos, ka ja tu saproti, ka tu pat neatceries, kā tu esi iemidzis, visticamāk, drusku esi, piemēram, pārforsējis un drusku arī žargonā runāt izrupījies, jā. Vienkārši izrupījies, tieši tā, pilnīgi piekrīt to, jā. Bet tādā, nu, interesanti, man liekas, nians, ko vienkārši praktiski paskatīties arī uz sevi. Super, tātad vēl pieliekam tātad šo produktivitātes rādītāju, kā check-up elementu un arī šis miega aizmigšanas, nosauksim precīzāk, aizmigšanas ātrums, laiks un pēc tam jau arī attiecīgi arī miega kvalitāte.
Mēs esam pusstundu klausījušies par to, kas ir līdzsvars, cik dziļi bedrē mēs esam kā sabiedrība vai katrs individuāli, kas ir tie karogi, kā mēs varam atpazīt, ka mēs šajā līknē jau virzāmies uz izdegšanas vai pat depresijas pusi. Zāle. Vai ir kādi jautājumi? Šī ir jūsu lieliskā iespēja iesildīt arī zāles aktivitāti. Šis nav šampanietis. Ir kāds jautājums tagad un tūlīt? Labi, tad gatavojamies nākamajam raundam. Viens ir. Man ir jautājums, varbūt jūs ieteiktu grāmatas par šo tēmu. Varbūt katru no jūs varētu ieteikt kādu labu grāmatu, mēs katrs varētu Es teiktu, mēs to varam izdarīt beigās, bet mums ir vispār tāda dinamiska diskusija. Iesakām tagad. Grāmatas kam? Kā lūdzu? Grāmatu kam? Tātad, jā, kāpēc, lai neizdegtu, jā. Nu, zini kā, es baigi par tādu tieši par izdegšanu, ja neskaita Marijas grāmatu. Nē, esmu lasījusi. Tad Marijas Ābeltiņas grāmata, kas saucās? Profesionālā izdegšana, jā, lieliem burtiem. Un pēc tam maziem burtiem par to, kā labi dzīvot, ja. Reklāmas pauze. Ja negribas lasīt, ļoti labs arī HR podkāstā Spotify var noklausīties arī ar interviju pie Ilzas Mednes ar Mariju. Bet man pašai patika Ethan Klosa grāmata, angliski Internal Chatter. Man ļoti pašai palīdzēja apklusināt iekšējo kritiķi, kas arī, varbūt tā drusku radošāk domājot, bet viņš tur daudz runā par to, ka mums katram ir cilvēki, kuri vispār nedzird iekšējo balsi, ir cilvēki, kuriem visu laiku kaut kas iekšā tur skan, un ja tur vispār tur uzmanības deficīts, tad vēl tev skan arī 85 balsis dažādos toņos. Bet tas, ka tas iekšējais kritiķis tev visu laiku kaut ko fonā saka, un tev ļoti daudz jāiemācās viņu bišku apklusināt vai klausīties, kas ir vērtīgs un kas nav vērtīgs. Un atkal, tajā brīdī, kad tu ēd to savu šokolādu, vai tev tas iekšējais kritiķis saka, apēd un nomierinies un būs labi, vai klau, tu meitene kā konfekti, žēl tikai kā gotiņa, ja? Kaut ko tādu, piemēram, ja? Un tu, protams, jūties šaušalīgi slikti par to visu un tā tālāk, un tas atkal baro to tavu pašu izdedzināšanos un pašu kritiku. Tā kā, jā, un pie paškritikas, protams, ka es uzreiz varu ieteikt, latviski ir iztulkotas, ja jūs latviski gribat šīs te divas grāmatas par pretējo, jo viens ir apklusināt, bet ko likt vietā, un vietā parasti liek līdzjūtību pret sevi, kas nav sevis žēlošana, tur nevajag jaukt. Un tādi pionieri šajos jautājumos ir Kristīna Nefa, kas arī, tā kā angliski viņai ir selfcompassion.org mājaslapa, kuri kolosāli daudz arī visādas vingrinājumi, bezmaksas un tā tālāk, un mums ir iztulkota Kristīnas Nefas grāmata līdzjūtība pret sevi vai nenosodi sevi, un viņas kolēģis Kristofers Germers uzrakstīja nepārmet sev, ja es tagad nesajaucu, viens nenosod sevi, otrs nepārmet sev, ja? Un tur daudz arī visādi praktiski vingrinājumi, ko likt vietā, kritikas vietā, un ko tā kritika nodara, un kāpēc viņa pārsvarā, tuvu nav konstruktīvai, kāpēc mēs sevi patiesībā mānam un tā tālāk. Tā kā, jā, piedod, es vienkārši uzreiz tur runāju, es atcerējos. Jā, Endī, vai tev ir arī vēl kāds bet man liekas, noteikti Marijas grāmatas noteikti iesaku, jā, es esmu pat izlasījis, bet man liekas, ka ir baigi svarīgi, jā, es izlasu tātad par to izdegšanu, kas tur ir, tas ir pa mani vai nav pa mani, un tad ir svarīgi, ko es ar to daru. Jā, un tad, ko mēs darām ar to? Un tad es noteikti varu parekomendēt, tā ir apzinātība, tā ir meditācija, tas ir klusums, sevis sadzirdēšana, jā, jo savādāk, man liekas, tas bling apkārt, jā, tā kā... Jā, un es arī grāmatā mēģināju tur miljonus atsaucas ielikt. Dažiem tas kaitina, tāpēc mēs nodaļas beigās ar redaktoru vienojamies, lai nekaitinātu. Bet tie, kas grib tieši vairāk lasīt, tur var atrast tos tālāk avotus, ja grib iedziļināties gan par stresu, gan par to, ko darīt, jo tur ir arī vingrinājumi un tā tālāk. Tā kā tas arī ir. Zin kā vēl arī palasiet vienkārši daļu literatūru un beidziet lasīt kaut ko par izdegšanu, varbūt tad jūs atpūtīsiet. Bet jā, lasīt noteikti vajag, un tiešām arī jūs noteikti esat redzējuši, un šobrīd, man liekas, arī šīs te, varētu nosaukt šīs pašpalīdzības grāmatas, kur tā populāra zinātniskā valodā tiek aprakstīts, ko mēs katrs ar sevi varam darīt, tad šīs grāmatas dažādos grāmatu topos parasti ir topu
augšgalā, liels pieprasījums, un lasīju kādu pētījumu, kurš teica, kādēļ, tāpēc, ka cilvēks intelektuāli iepazīstoties, lasot, viņam jau liekas, ka jau puse ir izdarīts, ja? Tā kā tas arī tāds zināms fenomens, bet nu, daudz, kas jau sākās arī mums galvā, tādēļ es domāju, ka sākt dienu ar tādām iedvesmas frāzēm, tas nav pats sliktākais variants, kā iesākt savas dienas gaitas un noskaņoties ir ļoti, ļoti būtiski, un es uzskatu arī rīt stundē zelta mutē, un mums ir daudz un dažādi triki, kā vispār mēs varam sevi uzbūstot, lai mēs nenonākam līdz tai izdegšanas līknei. Bet man liekas, mēs šobrīd ļoti dabiski šeit sarunā aizvirzījāmies pie šī individuālās atbildības uzņemšanās elementiem. Un arī par to, kas tad ir praktiski, ko es varu darīt. Ja? Un Endī, tu jau sāki šo te sarakstu, tu jau iesāki ar meditācijas, klusums, apzinātība. Pirms mēs virzamies pie jautājuma, ka tā nav tikai individuāla atbildība. Varbūt iedomājamies, ka tā ir individuāla atbildība. Un kas būtu tie praktiskie instrumenti, ko jūs pašas ikdienā izmantojat, kas mums palīdz noturēt šo balansu, līdzsvaru? No savas pieredzes, ne no grāmatām, bet no savas pieredzes, un kas varbūt ir tas viens tipping point, ja vajadzētu vienu izvēlēties, kas tas būtu? Nu labi, es izvēlējos. No saraksta, ja? Es visur reklamēju šito asertivitāte. Varētu vienkāršāk? Nē, tas ir tik skaists vārds. Latviski mēs viņu varam iztulkot 3 vārdos. Aptuveni. Cieņpilnā pārliecinātība komunikācijā. Tāpēc es lietoju to anglicismu, jo viņš ir, man liekas, tāds tā kā dziesma. Bet viņš ir ļoti ietilpīgs un ļoti jaudīgs. Un ja mēs domājam, ja mēs atgriežamies pie tās darba vides, bet ne tikai darba vides, viņš arī privātajā dzīvē ārkārtīgi palīdz. Tas ir tāds prasmju tāda buķete. Tur nav tikai viena asertivitāte un cieņpilnā pārliecinātība, komunikācija. Tas nav tikai par to, ka es skaļi pateicu kaut ko, ja, un tad viss tādu, arī tādu pārliecināti. Nē, tas ir par to, tur ir tādi 4 pamata aspekti. Tas ir par spēju izteikt savas vajadzības, tā kā pateikt, ko man vajag. Un man liekas, ka tas ir tik abnormāli svarīgi, kad par to balansu, par to labbūtību, ka es atveru to muti un pasaku, ka man ir kabinetā pa karstu. Un ja man nesadzird, es pasaku vēlreiz un izdaru to cieņpilni, nevis agresīvi vai kaut kādā veidā, kas mums, manuprāt, ir raksturīgi mūsu platuma grādos. Es vienkārši skatos uz puķiem, ka es ar puķiem tur tev kaut kā lieku manīt, un tev kā vadītājai, tā kā jāsaprot, ja es eju gar tevi un daru tā, ka man ir karsti. Vai tad tiešām cilvēks nesaprot, ja? Tādā 30 grādos, ja? Viņai kabinetā varbūt ir kondicionieris, viņi nesaprot, viņi domāja, ka es vienkārši pūšu, ja, par kaut ko. Tāpēc tā spēja izteikt vajadzības, tad tas ir tas, ko man vajag, un tad spēja novilkt tās robežas, tā kā pateikt, ko man nevajag, ja? Tā kā kas man nav vajadzīgs, kas man nav pieņemams, un te domājot arī par darba slodzēm, ka, hei, mani pa daudz, un nevis baidīties, ka mani momentāli atlaidīs, ja, kā vislabāko speciālistu, vienkārši tāpēc, ka tur ir 50,000 speciālistu vēl aiz durvīm, nav, ja, bet ka vienkārši, ka es spēju pateikt to nē. Tas ir tas viens tāds aspekts. Otrs aspekts, kas ir saistīts ar tādu pozitīvās atgriezeniskās saites spēju saņemt un dot. Jo tas, kas notiek, ka bieži vien cilvēki nesaka, un arī tas pats Kantara pētījums rāda, ka cilvēki īsti nesaka, ļoti liels procents, tur kaut kādi pāri 20, ap 30%. Tā kā nereizi nepasaka paldies kolēģim, jo ko teikt, sen jau vajadzēja izdarīt tos darbus, ja? Un vistrakākais, ka mēs arī nesaņemam, un tad mēs bēdējamies, ka mēs neesam novērtēti. Ja? Protams, ka neviens nevienam neko nesaka. Un tas ir, man liekas, tās milzīgs stūrakmens. Un arī, ja mēs pasakam, es arī mācījos uzņemt to pozitīvu atgrieznisko saiti, jo tas, kas man bija raksturīgi, man pasaka kāds, Marija, tu labi šodien izskaties, un ko es sāku uzskaitīt? Oi, man nemazgāti mati, šeit ir paskaties pleķis, te ir vēl kaut kas, tā ir veca blūza.
Nē, ka es pasaku paldies un uzņemu to. Un arī, nu, tā kā tas trešais, patiesībā nevis 4, bet 3, man liekas, es apvienoju vairāk, tā labāk. Trešais ir par negatīvo atgrieznisko saiti. Spēja pateikt lietas, kas man nepatīk neaizvainojošā veidā, un arī nu, tā kā prasme nesabrukt, ja man kāds kaut ko ir pateicis. Ja? Un es atceros, mums bija pat tāds treniņš savu laiku asertivitātē, kad nu, es mācījos savu kognitīvu behaviorālo terapiju, ka nu, tā kā uztvert mierīgi kritiku. Ja, nu vienkārši, jā, es varu kādam nepatikt, ja. Nu tas man liekas ir tādas, piedošana, ka es tik ilgi stāstu par to asertivitāti, bet man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas man vienmēr ieskanās, ka tāda būtisks pušķis, ar ko es gribētu iet pa dzīvi un ko es vēl aizvien mācos no visu tā. Paldies, man liekas, ka es sapratu. Vai jūs sapratāt? Paceļ roku. Jā, lielākā daļa saprata. Ir tāda. Vai jums patīk asertivitāte? Jā, tur ir ietver. Vai jūs rīt to darīsiet? Atcerieties, ir tāds mēms ar tām slotām, ja? Ka, jā, tas mums patīk, ja? Un kurš to darīs? Jā. Izdaram tagad vienu eksperimentu ātri. Tātad ar blakus sēdētāju pasakat viens par otru vienu labu lietu. Tagad un tūlīt. Mēs taču arī varam pareizi uz aizbraukt. No Rīgas. Super, ļoti skaisti. Ļoti skaisti brīnišķīgi uzskatās. Tieši tāds vakar laikā. Kā es biju tuvu tam, lai tāds iegādātos. Šodien būtu. Paldies. Vai ir uzlabojies noskaņojums? Viens no tādiem trikiem, vismaz tajā pašpalīdzības pasaulē, ir arī angliski to sauc par random act of kindness. Ja? Tātad šīs mazās laipnības, ko mēs katru dienu kādam varam dot. Un interesanti ir tas, ka dodot kādam citam, īstenībā mēs saņemam vēl ar lielāku efektu atpakaļ. Un ja vēlamies uzlabot sev dienu, tad vienkārši bārstamies apkārt ar skaistām laipnībām. Jā, jo jūs redzat mūs, mēs redzam jūs, un es redzu, kā atplauka visa auditorija un cik skaisti jūs esat. Šodien jums būs iespēja ļoti daudziem cilvēkiem apmainīties ar šīm mazajām laipnībām. Sintija, kas būtu tavs šis te atslēgas ieteikums? Jo es teiktu, ka es ļoti, ļoti piekrītu Marijai, jo es jums pateikšu vienkārši kā no darba devēja puses. Gluži tikko kā arī taisījām kārtējo kolēģi aptauju, un ir viena lieta, ko es parasti kolēģiem saku. Es vienmēr par savu darbu diezgan daudz stāstu, un es viņiem stāstu, ka manai doma lasīšanas mašīnītē bieži vien nosēžas baterijas, jo es nevaru, ja jūs man nesakat, es nevaru zināt, kas jums ir vajadzīgs. Un tad, man liekas, tas arī, ja šeit ir vadītāji, ja te jūs kā darbinieki, pilnīgi noteikti atcerieties, ka jā, tā atgriezniskā saite ir vajadzīga, un organizācijas nevar zināt, ko jūs gribat un kas jums patīk, kas jums nepatīk, ja jūs nepildat tos anketas, ja jūs neatbildat uz tiem jautājumiem un tā tālāk. Bet rezultāti šogad bija tādi, ka ar visu to, ka mēs ārkārtīgi daudz mācāmies atgriezenisko saiti, gan dot, gan sniegt, gan prasīt, tā joprojām ir lielākā problēma arī mūsu komandā, kur cilvēki sūdzas, ka viņiem nepietiek, viņi nezina pat tādas elementāras lietas, vai viņi savu darbu izdara labi, pietiekami labi, nemaz nerunājot par kritiku vai par uzslavām. Pat nav, tā kā ir no vadītājiem, nav pat tādā ballparkā tā teikt, kas vispār ar viņiem notiek. Un tur rodas beigais stress, tāpēc, ka viņš iet mājās un domā, vai vispār tas cilvēks, es esmu vērtīgs, neesmu vērtīgs, kas ir man Kāpēc viņš nepajautā? Tāpēc, ka viņš neprot prasīt un ir ļoti baidās no kritikas. Un arī galu galā vadītāji saka, Klau, bet es negribu tev dot, es neesmu komfortā vispār kaut ko teikt. Un ko mēs darām? Mēs algojam, velkam uz darbu speciāls trenerus, labotības trenerus, tiešām fiziski pieaugušus cilvēkus mācām, trenējam, kā dot un arī kā prasīt atgriezenisko saiti. Un, man liekas, tas ir tāds mans everests, jo es nezinu, kā pieaugušiem cilvēkiem to iemācīt, bet es arī mācos un cenšos, un arī man tas patiesībā ir grūti,
Un man liekas, tas, ko var paņemt no šī visa, ka nevajag baidīties prasīt palīdzību no ārpuses. Jums arī viss vienmēr nav jāzina. Ir ļoti daudz cilvēku, kas šo dara, tā kā, kam tās ir profesijas, ko var atrast, uzrunāt un meklēt tās palīdzības arī jūsu kolektīvos, piemēram. Jā, bet jautājums bija par to, ko es daru. Jā. Tad man, klausoties te vienāds prātā, viens praktisks piemērs ar kolēģi no manas komandas. Tā nu ir sanāca, ka viņi pārsvarā strādā attālināti. Un ir ļoti dinamiska tā darba ikdiena, un mums ir regulārie mūsu sazvani, jā, kur mēs dalāmies, un mums ir ļoti atklātas attiecības, un viņi saka, ka es nezinu, ko tur domā par mani tur tā komanda, jo varbūt es tur tik pietiekami ātri to neizdaru, tos mērķus neatnesu. Un es saku, paklausies, bet es tev iedošu formulu, kā atrisināt ātri šito. Uztais tā, ka tevī rada to stresu, to trauksmi, tā neziņa. Ja? Tu nezini, ko tur kāds domā. Ja? Tātad risinājums ir tāds, vienkārši ievies iknedēļas tikšanos, kaut vai 15-20 minūtes iečikoties ar to komandu, saprast, kā mums iet, kā tu jūti, kā ir, varbūt vajag ātrāk, varbūt vajag kaut ko savādāk, ja? Un viss formula gatava. Un viņa tā, jā, patiešām, pat klausoties iestājās atvieglojums, ja? Tā kā, man liekas, ļoti, ļoti vienkārši. Un tāpēc tas mans ieteikums ir, tad, kad ir tas trakais ikdienas skrējiens, ja tāds ir, tad tā atrast to mirkli tā, par ko man tagad tā lielā baža ir šobrīd, ja? Tā kā saprast to, iedot to seju nosaukumu un iet un atrisināt to. Tā kā, ja to var atrisināt, vai arī, tad, ja nevar, tad to nevar atrisināt, ja? Es izdomāju tev vēl vienu vārdu uz P par to, ko tu stāst. Problēma risināšanas prasmes. Jā, paldies, Marija. Bet, zin kā, man gan ir jāsaka, ka manā pieredzē es ļoti daudz, piemēram, strādāju tādiem cilvēkiem kā, programmētāji, kur ir daudz introvertāku. Un mēs te visi esam, ļoti tādi, man liekas, sociālie taurenīši, tomēr var vajag redzēt to. bet ir jā, ka tas it kā viegli pateikt, vai ne? Bet visiem cilvēkiem tā formula tomēr nederēs prasīt, kaut ko vispār sev prasīt, kur vēl uztaisīt uz sapulci un tā tālāk. Tur ir tā par atbildības jautājumu. Bet man liekas, ka tā kā introverti arī ir sociāli cilvēki. Vienkārši viņi labāk viens pret viens vai nevis ar visu. Un programmētājs var uzprogrammēt ātru atgriezeniskās saites anketiņu. Un uzprasīt tā. Man liekas, tas ir arī par tādu radošumu. Kā es varu atrast tos veidus, lai šīs vajadzības realizētu, ja? lai šīs prasmes sanāktu. Jo man vienmēr patīk tā ideja, ka izcilu rezultātu var sasniegt ļoti dažādos veidos, ja? Ka tur nav tikai viens, ja? Ekstraverts vienā, introverts citā, cilvēks ar vienu pamatizglītību darīs vienā veidā, ar otru citā, bet ka tomēr var saņemt to atgriezisko saiti. Protams, var, bet tas atkal ir tas, vai ne? Galvenais, lai tev ir apkārt ir cilvēkam paprasīt palīdzību, ja gadījumā to arī nevar un nekautrēties to darīt. Jā, paldies. Cik interesanti, ka mēs aizgājam tiešām pie šāda aspekta, kas ir šis komunikācijas aspekts, savstarpēja attiecība aspekts, spēja pašam saprast, kas ar man notiek, komunicēt ar pārējiem, pateikt jā, bet zināt arī pateikt, kad nē, radīt to drošo vidi organizācijā. Jo, protams, tad, kad mēs runājam par līdzsvaru, ļoti bieži mēs izmantojam tieši šo algoritmu, kas ir līdzsvars. Līdzsvars nozīmē, tas ir darba un atpūtas vai darba un dzīves, ja, it kā dzīve būtu ārpus. Jā, it kā darbs nav dzīve. Jā, tāpēc man šis jēdziens nepatīk, jo man liekas tiešām tā holistiskā pieeja, kad viss ir viens integrēts, viens otru papildinoši enerģiju nesoši, tas ir šis stāvoklis, uz ko tiekties. Bet šī diskusija man vedināja atcerēties, es arī savās komandās, ko es bieži esmu darījusi un joprojām daru, īpaši, kad ir ļoti intensīva darba apstākļi, kā mēs sākam dienu, vai kādas sanāksmes, kā pirms mēs sākam, mēs visi sastājamies aplī, vai visdrīzāk mēs esam sēžam ap galdu, bet bieži vien vienkārši 5 minūtes apstājamies no rīta pie kafijas kopā, un tad es saku, iedodam, cik mēs katrs jūtamies, kāds mums ir rētings no 1 līdz 5, un kāpēc. Tas ir katram varbūt pusminūte vai minūte, bet tas iedod tik lielu sapratni, kā tas kolēģis jūtās, vai ne? Viņš atver arī šo drošību, varbūt kāpēc man šodien ir 2 vai 3, ja? Bet bez nosodījuma, bet vienkārši, ka tā var būt, un tas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi, būtiski investīcija. Bet man liekas, ka mēs ļoti organiski ejam pie tās nākamās
atbildības šķautnes, ja mēs pieņemam, un tas, ko es dzirdot šo diskusiju, pirmo daļu saprotu, ka, protams, ka liela atbildība par līdzsvaru ir mūsu katra paša rokās. Katrs pats savu laimes kalējs, sevi vērot, čekot, komunicēt, dažādi ieradumi, un te bija jau daudz liela lista ar visādiem tips un triks, visādiem ikdienas pozitīviem ieradumiem. Bet ir tas darbs, ja? Ko darba devējs var darīt? Varbūt dažos teikumos, kāpēc tas ir svarīgi, un kāpēc, piemēram, šobrīd ir tā tendence, un mēs redzam, ka aizvien vairāk darba devējs sāk šiem te, nosauksim to par labotības jautājumiem, piešķirt aizvien lielāku nozīmi. Tad, kad vispār atnāca šis piedāvājums piedalīties šajā diskusijā, tur bija jautājums, jā, kurš ir atbildīgs, jā? Un es domāju, kāda atbilde? Tas šī laika par to būs jāsāk diskusija. Un tad es visu laiku virpināju tās atbildes savā galvā. Un es biju tik laimīgi saņemt tavu arī to ideju iziet cauri šīm te dažādiem atbildības līmeņiem, jo tā mana atbilde vienmēr ir, ka visi 4. Nu, tā kā gan darbinieks ir atbildīgs, nu, tā kā, un to mēs izrunājam, gan tiešais vadītājs ir atbildīgs, jo tas ir tas, ar ko es ikdienā komunicēju, kas nosaka tās, nu, ļoti praktiski, kā notiek mana darba dzīve. Bet tad ir arī mans kolektīvs un organizācija kopumā, nu, tāpēc, ka tas ietekmē to manu vadītāju, bet, protams, ka dažreiz organizācija kopumā saka, ka, hei, mēs gribam labbūtību un tur līdzsvaru, un tiešais vadītājs saka, tā, aizmirstam šito visu, jā, mēs vienkārši rukāsim, jā, un tad viss tur sabrūk, tāpēc man liekas, tie ir dažādi līmeņi, un tad ir vēl tas, ko tu pierakstīji par to sabiedrības, par to politikas līmeni, jo man liekas, nu tā sula, kurā mēs vāramies, un ko mēs varbūt tā ikdienā nepamanam, tam arī ir milzīga nozīme, nu tā kā, ko mēs pieņemam kā sabiedrība par normu, nu ka, piemēram, šobrīd mēs pieņemam, ka ir norma strādāt 8 stundas dienā, cik tur 5 dienas, es jau gribēju teikt 6, jā, tas ir kaut kas par mani, 5 dienas nedēļā, ja? Un tas, bet kāpēc? Ja? Un man liekas, es ceru, ka mēs nonāksim arī pie šī jautājuma izaicināšanas, un ka tur ir tie dažādie līmeņi, un man šķiet, ka, nu, mēs esam sociālas būtnes, mēs nedzīvojam vieni paši, un mēs esam tādā nemitīgā komunikācijā šajos dažādos lokos. Ciešākajos mani ciešie kolēģi, tiešais vadītājs, tad plašāks un tad sabiedrība kopumā. Un man liekas, ka mēs, nu tā kā, ja mēs pāraugam viņus visus, tad mums ir tāds labāks rezultāts. Jo, protams, ka man dažreiz arī uz konsultāciju vai supervīziju atnāk cilvēki, kas saka, tu zini, Marija, man viss kārtībā ar to tavu asertivitāti. Jā, viņi par to vārdu zina. Labi var izrunāt. Un saka, tu zini, es eju un runāju, un uzstājīgi runāju, un cieņpilni runāju, un ļoti skaidri runāju, bet kā pret sienu? Un ja tur ir siena, nu tad, protams, tu vari skriet ar pieri sienā, bet tad tev būs puns, ja? Un tad cilvēks saka, nē, nu, tu zini, es izmēģināju visas iespējas, nu man jāiet projām, ja? Un, diemžēl, dažreiz tas tiešām arī tā arī izskatās, ka tur nav citu iespēju. Tāpēc tas otra puse, ar ko ir tā saspēle, tā tūciņa, nē, bet es gribētu teikt tā deja tuvā, ja? Un kas ir man apkārt tie pāri, kas griežās tajā dejā, nu tam ir nozīme, un arī kādā zālē mēs dejojam, tāpēc es domāju, ka tur ir svarīgi visi šie aspekti. Paldies! Sintija, tu minēji, ka jums organizācija ir arī par labbūtību atbildīgi cilvēki. Ar ko viņi nodarbojās? Viņi, jā, mums ir viena labbūtības vadītāja, un tad pārējais, nu, tas ir tāda interesants, tur tas tāds iekārtojums, jo ir draugiem grupa, un tad zem grupas ir dažādi mazāki uzņēmumi, daudz ko dalam kopā, kaut ko darām atsevišķi. Labbūtība nozīmē pirmkārt atgādināt visam kolektīvam, visiem kolēģiem, kādas ir uzņēmuma vērtības. Un tā ir tāda lieta, ko mēs darām regulāri,
visu laiku caur savu darbu. Mūsu vērtības ir eksperimenti, iniciatīva un godīgums. Un godīgums patiesībā ir viena no tām, ar kurām es visvairāk arī strādāju. Un arī, Endī, tu minēji tādu atklātību, un tas ir tas, ko es skatos kā organizācijas kultūra. Ja organizācijas kultūrā ir godīgums, atklātība un šī apziņa, ka mēs esam, ka tas godīgums ir uz abām pusēm, un ka mēs kā organizācija uzticamies saviem darbiniekiem, tad arī darbinieki jūtas, ka viņiem nav mūsu principā jāčakarē. Nu, ļoti vienkārši, ja? Līdz ar to, ja tā sajūta kolēģiem ir sakārtot, ka viņi nāk uz darbu un neviens viņus nečakarē, tāpēc viņi nečakarēs mums pretī. Atkal uz tā pamata var būvēt kaut kādus labotības principus. Nu, piemēram, mēs runājām, tu teici 6 dienas, Grieķija īstenībā starp citu tieši tagad izskata iespēju visā valstī ieviest 6 dienu darba nedēļas. 6 vai 4? 6. Vairāk. Grieķijā, jā, vairāk. Vācijas šobrīd skatās uz 4 darba dienām. Arī mēs Latvijā, arī Destaims īstenībā diezgan pamatīgi bīdīja to tādu sarunu par to, ka vajadzētu pārēt uz 4 dienām. Paši mēs tiešām arī strādājam vienu no 4 darba dienu nedēļas modeļiem. Jo tur tie modeļi ir vairāki, tur ir visvisādi. Tu vari strādāt gan tikai 4 dienas, gan vienkārši mazāk stundas, piemēram, veselu nedēļu. Mūsu gadījumā mūsu noteikums ir, ka kolēģi strādā 35 stundas. Kā mēs to kontrolējam? Mēs paši esam laiku uzskaits sistēma, līdz ar to mēs tiešām skaitam laiku. Kāpēc mēs to ieviesām? Paši ar saviem pētījumiem, paši ar saviem datiem pierādījām, ka strādāt vairāk nenozīmē strādāt gudrāk. Un mēs varam atļauties strādāt šīs 7. Vasarā, starp citu, vispār piekdienās vēl 2 stundas mazāk arī. Tā kā vēl mazāk. Bet tas strādā tikai tad, ja es zinu, ka mani kolēģi to savu darbu izdara kārtīgi, viņi uzticas, ka viņiem šis bonus ir tāpēc, ka mēs viņiem uzticamies, un plus vēl mums vēl nāk klāt arī dažādas tur vienas dienas slimības, dienas veselības, mentālās veselības atjaunošanā un tā tālāk. Atkal, tā uzticība, ka es ņemšu to dienu nevis tāpēc, ka tā man pienāks, ka tagad man te samaksās un man te tā viss apkārt riebjās, ka es vienkārši daru visu, lai strādātu maksimāli maz, bet tas, ka tiešām tajā brīdī, kad man vajag, es izmantoju, tāpēc, ka es gribu atgriezties darbā kā kvalitīvs darbinieks. Un tur ir tas, arī, ko tu saki, ko tu saki, arī tas labūtība savā būtībā neko nemaksā, ja mēs runājam par pamatlietu sakārtošanu, un tikai pēc tam augšā iet visas tās pārējās tie lielie skaistie bonus, par ko visi lielās organizācijas arī runā. Paldies, jā, ka padalījies. Endija, kas ir tas praktiskais, ko jūs bitē darāt, lai šo darbinieku un komandas līdzsvaru veidotu? Ļoti praktiski. Es teiktu, ka šobrīd mums tas ir fokus vairāk strādāt ar vadītājiem un viņu kompetenci celšanu, jo mums ir salīdzinoši ļoti gados jauns kolektīvs, ja, un patiešām liels procents ir kolēģi, kas ir auguši uzņēmumā, ja, no ekspertiem kļuvuši par vadītājiem. Mēs zinām, kādas tur ir grābekļu iespējamības, ja, šajā visā faktā, un to mēs saredzam noteikti, jo, kā jau minēja Marija, tu, jā, ka tās ir tās attiecības, jā, es pats, ir mans tiešais vadītājs, ir kolēģi un vadība, jā, tā kā, jā, to mēs jūtam noteikti, tas ļoti korelē arī mūsu iekšējos pētījumos apmierinātības, jā, tās komandas, kur kolēģi ir krietni, vairāk apmierināti, tad tiešo vadītāju, tur gan rotācija nav, gan visādi jautājumi vispār nepaceļas dienas kārtībā, nekāda konflikta un tādas lietas, jā, tā kā es teiktu, ka ļoti jāpievērš uzmanība tieši vadītāju kompetenci celšanai, un noteikti, jā, tas, lai tie atkal atkārtošos, jā, lai cilvēkam strādājot un veicot savus pienākumus, tas ir viss, saplānos tā, lai tas ir ērti, jā, lai nav tā, ka tur ir, nezinu, ilgās gaidīšanas rindas, kas mēdz būt, jā, sevišķi ar IT saistītiem resursiem, mēs visi zinām, tiklīdz ir IT iesaiste, gaidi vienkārši, jā, un tad tev ir jādomā entie workaroundi, kas rada katram atkal kārtējo reizi stresus, jā, tā kā, jā, vadītāja kompetenci celšana, jā. Tātad, kurš ir vainīgs? Vadītājs.
Es gribētu to pavērst otrādāk. Nu, tā kā tas, ko rāda pētījumi, ko rāda pieredze, bet ko arī apstiprina pētījumi, ka ja tev ir labs vadītājs, nu, tas nozīmē, kas nu, tā kā spēj iedziļināties tavās vajadzībās, spēj komunicēt, kam ir šīs cilvēku prasmes attīstīts, un kas tiešām arī grib to darīt, ja nevis viņš vienkārši to paņēma kā tādu ienīgo iespēju nopelnīt vairāk, ja, un tagad nezinu, kā no viņas tikt vaļā. Ja. Tad tas, kas notiek, ka tas uzlabo to slaveno labbūtību, tas uzlabo dzīves kvalitāti, veselību un pagarina mūža ilgumu. Jūs dzīvosiet ilgāk, ja jums būs labs vadītājs. Tas nozīmē, ka tev, kad tu dzīvo savu dzīvi, ir jādomā ne tikai par dzīves partneri izvēli, jā, ar ko tu dzīvē tur tajā slavenajā ārpus darba dzīvē, bet ar ko tu esi dienā tajā dienas gaismā, jā? Ar ko tu esi kopā, jo tam ir milzīga nozīme. Un šeit varbūt es vēl gribēju 3 centus piemitināt par pašnodarbinātajiem. Es klausos, domāju, cik kolosāli ir cilvēki, kas rūpējās par manu labbūtību. Ja es strādāju, ka pašnodarbināti, es nezinu, šeit ir vispār kāds tas, kas sevi nodarbina, ja? Ir daži, jā, tas ir par mums. Apmēram 20% zālē vismaz. Jā, un man liekas, ka šeit mēs atgriežamies pie tā jautājuma, kā es pati ar sevi komunicēju. Kāds es esmu vadītājs pati priekš sevis vai pats priekš sevis? Vai mans iekšējais kritiķis visu vada un nežēlīgi nu, tā kā nodarbina 24/7, jo tu taču esi pieejama vienmēr pati sev? Vai tomēr es tos labbūtības veicināšanas pasākums ieviešu arī savā dzīvē? Ja? Vai es esmu saudzīga pret sevi kā pret darba resursu? Ja? Vai es sevi nesaudzēju? Man liekas, tam arī ir liela nozīme. Nu, tā kā to atcerēties, ka tie, kas paši sevi nodarbina, viņiem sanāk nu, tāds dubults slodze, tā kā pārsēsties no viena krēsla uz otru un tā kā spēt pret sevi tiešām izturēties cilvēcīgi un līdzjūtīgi, jo dažkārt, es atceros, kad es gāju uz pašnodarbinātiem, mans psihoterapeits teica, nu uzmanies. Es teicu, no kā? Viņa saka, nu, dažkārt tie pašnodarbinātie ir sliktākie darba devēji. Nu, savējo īsto darba devēju tu var iesūdzēt tiesā, ja tevi nelaiž atvaļinājumā, ja? Vai tevi lamā visādiem necenzētiem vārdiem. A sevi, nu taču neies tiesā sūdzēt, ja? Bet tas atkal, ko rāda pētījumi, ja tu sevi lamā visu laiku, nu tā kā iekšēji bļausties un motivē caur tādu spārdīšanu, tad tas ir tieši tāpat, kā piedzīvot emocionālo vardarbību no cita cilvēka, ja? Tā kā tā paša vardarbīga attieksme, viņa ir ļoti postoša, tāpēc es teiktu, ir svarīgi izvēlēties gan dzīves partneri, gan vadītāju labu, gan arī pašam pret sevi izturēties cilvēcīgi. Tad mēs varam nu, tā kā cerēt, ka kaut kas tur sanāks. Jā, dziļš, bet ļoti svarīgs jautājums. Tiešām atkal atgriežamies pie tā, ka visos līmeņos, un nu, ka tās ir atbildības visos līmeņos. Bet es gribēju vēl tādu jautājumu uzdot par, kur man liekas šobrīd arī šķēpus lauž par attālināto darbu. Jo kaut kādā mērā tas arī saistīts. Tur arī šobrīd tas tāds, man liekas, tāds karstais kartupelis daudziem. Iet, neiet, cik dienas iet, kā par to jūtās vadītāji, kā jūtās darbinieki. Kā jūs skatāties uz šo jautājumu savā uzņēmumā, piemēram, bitē? Man jāsaka, nu, labi, bitē, jā. Nu, ir tā, ka mēs diezgan ātri sapratām un nodefinējām, kā mēs strādāsim, ja, un uzreiz jau pēc Covida mēs atgriezāmies no sākuma, mums bija 3 dienas birojā un 2 attālināti, un pēc tam mēs šobrīd esam pārgājuši, ka mums ir 5 attālināti dienas, ja, bet lielā mērā tas saistīs to, ka mums ir ārkārtīgi, nu, stipras, nezinu, iekšējā kultūra un tradīcijas, ja, un to attālināti,
nav iespējams uzturēt. Jā, tā kā mēs esam vārds iekšējā kultūra un tradīcijas. Jā, un to nav iespējams ekrānos pavērsts. Jā, tā kā es domāju, ka tik viens atcerās to trendu taisīt ballītes online. Jā, nu, man liekas, ka tas tāds, nu, es domāju, neviens to negrib vairs piedzīvot. Jā, tā kā, jā, tāpēc, un arī, un ņemot vērā, kad arī mums ir tādi amatu specifika, kuri tomēr prasa vairāk to klātesamību ar klientiem un būšanu, jā, mēs vairāk, tā kā, es teikšu, pielāgojāmies vairākumam, jā, un visiem īstenībā tas bija ļoti skaidrs un daudz to novērtēja, jo pirmsākumos mums bija ļoti skaidri nodefinēts, kā mēs turpmāk strādāsim, jā. Protams, citreiz ir tā, ka, ja cevišķi meklējot kaut kādus jaunus profesionāļus, nu, tas var būt kādam jautājums, jā, bet mēs noteikti neatkāpjamies, jā, tā mēs strādājam, tā mēs esam, un tanīpat laikā, nu, neviens, nu, es saku, mana personīgā pārliecība, nu, es saku, un tas nenozīmē, tāpēc tā uzņēmumā ieviests, jā, varbūt es pat biju tāda elastīgāka ar domu, ka paliekam pie tām 2 dienām attālināti, jā, bet grupa pārgājām mēs visi vienoti, un, nu, es personīgi patiešām, manas mājas ir manas svētās mājas, tad es varu veltīt laiku saviem bērniem, visam, es uzreiz, tas viss, es aizveru durvis un viss, es pārslēgusies, jā, tāpēc es tur, man citreiz ir tādas situācijas, ka tu paņem datoru mājās, bet man neceļās roka viņu vispār tur attaisīt, jā, tā kā, bet tas ir gluži personiski katram, tā kā es domāju, ka te nav universālā recepta, bet noteikti mēs kā uzņēmums ļoti skaidri, ātri pateicām, kādi ir tie spēles noteikumi, pēc kuriem mēs spēlēsim. Var sakot, 4+1, un ir svarīgi, kad ir kopā cilvēki, komanda, radošums, kultūra, tradīcijas, tas ir tas, kas kā līme salīmē to kolektīvu kopā. Sintī, kā jūs šo jautājumu skatāties par attālināto darbu un formulu, cik laiks mājās, cik attālināti? Mums gāja ritīgi grūti, tiešām grūti, jo ar visu to, ka tā kā mēs uzskaitam laiku, mums ir ļoti vienkārši. Man vienalga, kur tas cilvēks patiesībā strādā, vai viņš sēž ārā parciņā, vai sēž pie galda. Bet jā, ir tā kultūra un visi tāda kopā būšana, un tas sociālais aspekts patiesībā ir ļoti nozīmīgs. Bet, nu, ej tu iestāst cilvēkiem, kur strādā datu uzņēmumā, ka man ir tāda sajūta, ka mums vajadzētu drusku nākt biežāk uz darbu, ja? Jo tāpēc, ka vai kaut kādas tādas mistiskas kaut kādas lietas, kuras viņi nesaprot, principā, psiholoģijas, kultūras un tā tālāk, jā. Tas, ko mēs tagad esam izdarījuši, mēs esam definējuši sev, mums ir ziemas periodu un vasaras periodu. Draugiem grupā, tāpēc mums ir arī tās īsās piekdienas, jo vispār jau īpašniekiem vienmēr ir bijis uzskats, ka vasaras mums tā jau īsas. Yes. Nu, jā, nav ko mocīt tos darbiniekus, nu, lai viņi no jūnija līdz augusta beigām, lai tie paņem 2 stundas mazāk un dodās. Tāpēc mums ir līdzīgi vasarā mēs esam 2 dienas ofisā, lūdzam būt ziemā 3 dienas. Godīgi sakot, kāpēc 2 un 3 un kāpēc, kad mainās, ka martā tas mainās, mums nav nekāda pamatojuma, mēs vienkārši to izdarījām uz čuju. Daudziem tas ļoti riebjās, tāpēc, ka nav nekādu pamatojumu. Un tā ir īstenībā tāda liels izaicinājums, ar ko mēs šobrīd arī strādājam, jo es nezinu, kā to izmērīt, es nezinu, kā to paskaidrot, un es meklēju veidus, kā to izdarīt, principā. Bet es arī esmu par to hibrīda modeli tomēr, jo mums bija kolēģi pārdevēji, kuri, viņi fiziski mira nost tajā Covidā, jo tas bija ārprāts, viņiem vajag ēst no cilvēka enerģijas, un no viņiem to vajag. Un bija cilvēki, kur teica, ja jūs man liksiet atkal, nezinu, ka man elpo kāds virsū un plakšķina pārāk skaļi acis blakām, es vienkārši iešu prom. Nu, tā tālāk. Un tā kā atrast to balansu, tas ir ļoti liels izaicinājums, tas ir vienkārši ļoti grūti. Tā arī ir man atbilde šobrīd. Jā, Marija, kā tu šo skaties? Ar skatu no malas? Jā, man liekas, ka tas atslēgvārds ir elastība. Jo vispār psihiskās veselības viena no raksturojums ir elastība, ja, spēja piemēroties tam, kas notiek, un gan iekšēji, gan ārēji. Un man liekas arī, patiesībā ir pētījumi, un arī bijuši pirms pandēmijas, jo epidēmijas, kur arī cilvēki bija spiesti strādāt attālināti, ir bijuši pirms Covida. Un tas jau bija izpētīts, un tas arī tālāk apstiprinājās, ka ir svarīgi, ka cilvēkam pašam ir izvēle, kad un cik daudz viņš nāk. Jo būs tādi, kas būs produktīvāki 2 dienas ofisā, 3 attālināti, un būs tieši tādi, kas būs produktīvi tikai darbā. Un viņi gribēs, viņi teiks, es nevaru, man nav mājās tādu apstākļu. Man tad atkal jāstrādā toaletē,
vai mašīnā, es šito negribu, ja? Un viņiem būs taisnība. Un būs tādi, kas teiks, ka nē, ka es mājās beidzot varu to visu izdarīt. Bet, ka ir profesijas vai darba specifika, kur tu nevari attālināti, nezinu, uzbūvēt, nezinu, kaut kādu ietvi, ja? Nu, tu nevari to attālināti izdarīt, pagaidām tās tehnoloģijas neļauj. Un man šķiet, ka tas ir tas, ka, ja cilvēkam tas nav piespiedu kārtā, viņš kļūst produktīvāks. Ja tas ir piespiedu kārtā, rezultāti ir sliktāki. Tieši tāpat kā, piemēram, ar to pašu 4 dienu darba nedēļu. Es tā smējos, kad es lasīju tos atskaites, ja, jo tur bija pat tādā zinātniski sausajos tekstos bija rakstīts dramatiski pieauga labbūtība. Cilvēki ziņo pat dramatisku uzlabojumu. Es tā smējos, es domāju, nu jā, jo ja tev ir iespēja sabalansēt ar citām dzīves jomām un paralēli produktivitāte nekritās, bet dažkārt pat uzlabojās. Ja? Un man ir tāds prieks dzirdēt, ka arī pie mums ir šie eksperimenti un kas atkal to apstiprina. Ja mēs uzbūvējam to lojālo attieksmi vienam pret otru, un kā tu teici, ja mēs esam godīgi un godprātīgi, tad tas brīnišķīgi strādā. Nu jā, bet arī atkal tas elastības princips, jo ja kaut kas ir obligāti, jo es esmu dzirdējis, ka arī šobrīd organizācijās, kur ļoti labi strādāja un kur darbinieki bija apmierināti, pēkšņi dažiem vadītājiem sagribējās, lai taču visi nāk atpakaļ un ir tā darba dūnā. Ja, nu, kad es sēžu savā kabinetā un es dzirdu, ka viņi tur čalo un strādā un tas viss notiek. Un tad man liekas, nē, lūdzu, nē. Un arī cilvēki, protams, ka kļuva neapmierinātāki un tā tālāk, bet nekas, lai ir tak neapmierināti, gan jau saradīs, ja, bet man pagaršojuši to brīvību, mēs zinām, ka var arī tā. Jā, es arī pat eksperimentēju ar šo 4 darba dienu nedēļu jau gadiem, un arī vēl, kad strādāju korporācijas vidē kā darbinieks, tad mums bija, toreiz mēs strādāja bankā, un mēs ar personāla vadītāju uztaisījām sazvērstību, ka mēs ieviesām kā vienu no tādiem darba kārtības priekšlikumiem, ko arī akceptēja valde toreiz, ka 1 diena nedēļā. Nu labi, viņi nebija neviens tik drosmīgs, lai pateiktu, ka tās 4 darba dienas, bet ka šī 1 diena ir diena bez sanāksmēm, kad ir akceptēts kultūrā, ka tā var būt. Un tas ir par to, ka tas ir divvirziena ceļš. Ja? Individuāla atbildība, kolēģi, mūsu kopīgās ekspektācijas un kaut kāda iekšējā kārtības noteikuma, kultūras elementi, par ko mēs esam vienojušies. Mēs zinām, uzskatām, esam vienojušies, ka tas dod labumu. Un pēc tiem spēles noteikumi mēs arī spēlējām. Un mēs nemērījām produktivitātes uzlabojumus, bet noskaņojums komandās noteikti bija labāks. Un arī joprojām es arī turpinu šo elementu izmantot savā ikdienā un kā minimums piekdienas bez sanāksmēm. Un tā ir brīnišķīga sajūta piekdienas rītā pamosties un saprast, ka šodien man ir laiks padomāt. Jo arī tā ir daļa no ikdienas dunas, ko varbūt ikdienā kolektīvā un esot klāt un esot arī saistīts ar klientiem pasākumiem neizdodas veikt, bet tas laiks padomāt, ja tā elastība. Bet vai auditorijai ir kāds jautājums? Tad varbūt es pirms... Ir, ja? Tad par atgriešanos no attālinātā darba režīmu uz klātienes modeli. Tur bija hibrīda režīms, un viņi izdomāja visu klātienē. Nu, tas hibrīda režīms viņiem brīnišķīgi strādāja. Viņiem nevajadzēja mainīt. Tas ir vecais likums. Ja tev kaut kas labi strādā, nu tad tu 3 reizes padomā, vai tev vajag kaut ko mainīt, priekš kam? Ja? Es teiktu, ka tā bija kļūda. Paldies. Un tagad varbūt, lai noslēgtu šo, ko uzņēmums var darīt, organizācija, vadītāja, kultūra, jūs esat ievērojuši, esmu tāds čeklists cilvēks, zelta griezums, ļoti praktiski. Kas ir tāds praktisks lietas, ko organizācija var ieviest, lai sekmētu savu darbinieku labbūtību?
kas ir šie principi, praktiski ieteikumi ikdienā, ko darīt vai gluži otrādi nedarīt? Sintī, sākšu ar tevim. Apmācīt vadītājus, jā. Apmācīt vadītājus. Ko apmācīt? Jebko, kur viņiem kaut kas trūkst, teiksim tā. Atkal noskaidrot, caur kaut kādām darbinieku aptaujām, saprast, kas ir tas, ko tu no vadītāja sagaidi, konkrēti jūsu komandā. Nevis globāli, nevis tur kaut kādos pētījumos, kā pasaulē vajag. Konkrēti šajā komandā, kas trūkst. Kaut ko nemākam, vienkārši ņemam ārējus resursus, mācamies. Un otra lieta, jā, jo vadītājiem tas ir, es piekrītu, tur ir ārkārtīgi. Tā ir atslēga. Tā ir atslēga, jā. Tātad, ko vēl praktiski var darīt? Praktiski, ko darīt? Jā, attīstīt, protams, arī to pašu kultūru un runāt savstarpēji, visu laiku arī sarunāties, stāstīt, kas ir tās vajadzības. Vadītāja apmācība, protams, jā, es ļaušu varbūt Endijai, man pazūd drusku doma. Turšan atcerēšos, ko es gribētu. Tad vadītāji? Endi, vai vēl ir kas, es saprotu, arī tu minēji, jā, vadītāji kā atslēga, Jā, vadītāji kā atslēga, ko es fokusēties? Bet, svarīgi ir likt aizdomāties par tiem jautājumiem arī. Tā kā mēs arī, piemēram, aicinājām Mariju, jā, pie mums viņa bija arī atnākusi un stāstīja, patiešām sanāca arī daudz gan vadītājiem, mēs bijām atsevišķi uzorganizējuši, gan pēc tam arī lekciju, jo ikvienam interesantam, kad vispār, ka mēs piedāvājam to iespēju aizdomāties tādā rakursā, jā, kas tad vispār ir tā izdegšana, jā, un pievērst tam uzmanību, un tā varbūt šķistu, varbūt citā organizācijā liela uzdrīstošana, kāpēc mēs tagad te velkam Mariju, kura stāstīs, kad kur tu tagad dari pārāk daudz, jā, nē. Tā kā, bet ko darba devējam dari, mazliet no citas operas, bet tomēr arī ļoti praktiski. Tu kā vadītājs redzi, tavs darbinieks ir izdedzis. Ko jūs mācāt savos kursos, ko darīt šādā situācijā? Nē, pirmkārt, tas ir ļoti liels tiešā vadītāja uzdevums, ja tiešais vadītājs ir gatavs par tādiem jautājumiem runāt, jo būsim reāli, daudz nav par to gatavi runāt. Bet tas, kas mums ir, mēs vienkārši, tad ir mēs dodam tam cilvēkam to drošo sajūtu, ka tu vari atļauties nebūt. Tu vari atļauties veltīt laiku savas veselības atjaunošanai, ja, un nejusties nedomāt par to, ka tu pazaudēsi darbu. Ja, tā kā dod to drošības sajūtu, ja, ka tu esi gaidīts atpakaļ. Ja, tā kā, un mēs tev dodam to laiku. Patiešām mums ir bijuši tādi gadījumi, pēc tam patiešām tas kolēģis divtik to novērtē. Ja, tā kā, tāpatās, ja ir pēkšņi kaut kādas situācijas, nezinu, ģimenē arī, jā, tā kā, un kur tu arī, protams, dari sakārto to visu, jā, un pēc tam, tas, ko tu minēji arī, ka tās attiecības dodas devējam, jā, un tur nav tās varas pozīcijas, jā, ka tu runā no turienes. Jā, un tad caur dažādiem praktiskiem eksperimentiem tu piedāvā pagaršot, jā, tā kā, mēs arī, piemēram, par to labūtību runājot, mēs esam izveidojuši 4 tā kā blokos arī to balstam to labumu grozu, kas ir fiziskā labūtība, emocionālā labūtība, sociālā, finansiālā, jā, un balstoties uz katru no tām labūtībām, tad mēs arī taisam, nezinu, kaut kādus atvērtos kursus, seminārus, dodam papildus labumus, jā, tā kā, lai iedotu to sajūtu pagaršot, jā, un tā tēma kaut kur visu laiku ir gaisā, jā. Tāpat tās arī sarunās regulārajās ar vadītājiem, ja, ka tev ir kaut kāds topiks, par ko tev ir pienākums runāt, ja, pacelt jautājumu, ja, un tās pašas arī visu laiku turēt roku uz pulsu, kā tad mēs jūtamies, iečakoties, ja, jo lielāka organizācija, ja, jo tev ir svarīgāks tas cilvēku viedoklis, kā tad ir, ja, kā tu to sajūti, lai sajustu tie visi 900, kā jūtas, ja. Marija, varbūt tu no tādas pasaules pieredzes, kāda piemēra, varbūt pat tāda ekstrēmāka piemēra, ko organizācijas dara, pieņemot to, ka mēs dzīvojam vidē, kur sadegšana, mēs redzam, statistikas saka, gandrīz puses no iedzīvotājiem saka, pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši sadegšanas simptomus, tad organizācijas mēs redzam, apzinās to, dara kaut ko. Kas tad ekstrēmākie piemēri, ko organizācija var darīt, lai savā ekstrēmākie? Ekstrēmākie, protams, ka ir visattīstītākajās valstīs, piemēram,
piemēram, Kanāda, ja, kur tie labbūtības rādītāji laikam augstākie pasaulē ir. Tas, kas viņiem ir tāds labbūtības standarts ieviests, kur organizācijas var akreditēties, tur ir nopietni eksāmeni, nopietni certifikāti un viss balstīts tādās arī zinātniskās lietās, jo nu, tad visa organizācija tā kā attestējās, un tad tu kā darbinieks tā kā skaties, tā, šitā ir darbiniekam labvēlīga vai nelabvēlīga organizācija. Un tur tiešām ir šis te entie līmeņi, sākot ar trenažieri un to sulas automātu, tad ir vadītāju apmācības, tad ir vis kaut kādi finansiāli, vēl kaut kādi bonus, tur tiešām entajos līmeņos tas viss ir, un, protams, kā anti-bullinga dažādas programmas un vēl visādas lietas, un tad tas, ko viņi dara, viņi mēra visu finansiāli, viņiem interesē, ja es bankā, piemēram, ieviešu kaut ko tādu, man tas maksā, ja, tur vis kaut kāda šīs lietas, vai es kaut ko iegūstu. Un tas, ko viņi arī ir izpētījuši, ja tu formāli, arī Kanādā, ja tu formāli to ievies, vienkārši, nu, rekur jums būs burkānsulas automāts, rekur vēl kaut kas, bet tu reāli neiedziļinies, ko cilvēkiem vajag, tas nestrādās, tu pazaudēsi naudu. Jo, ja cilvēkiem ir konflikts vadītājiem ar darbiniekiem, bet tu viņiem piedāvā burkānsulas automātu, kā tieši tas palīdz, ja? Bet ja tu to dari tā kā saturiski, tad tur ir miljoniem viņu Kanādas dolāru ieguvumi. Miljoniem, ja, tiem bankām. Nu, viņiem ir vērts iegu. Tā kā tas ir tāds ekstrēmākais, bet es domāju vēl mikro līmenī ārkārtīgi praktiska lieta, ko es visiem vienmēr iesaku. Nu, tā kā pamēģiniet, kad jūs sveicināties ar kolēģiem, nu, tā kā nedaudz izdarīt šitā. Ja? Tas izskatās pēc smaida, un tas ļoti atver cilvēkus. Ja? Tas ir viens, un otrs, katru dienu kādam kolēģim pateikt paldies, un nedrīkst teikt visu laiku vienam un tam pašam. Un ja jūs esat paši nodarbinātie, tad lūdzu sev katru dienu. Nu, tā kā, sveiks, ja? Un paldies par to un to, par konkrēto lietu. Nevis tā, labi, paldies. Paldies visiem, jā, no serijas par uzmanību. Nē, mums vēl ir 10 minūtes. Jā, bet, nu, ka man liekas, ka šīs ir tās, gan tas makro līmenis, gan tas mikro līmenis, ko var ļoti praktiski darīt. Jo atkal atsaucoties uz tiem Kantar pētījumiem, es biju šausmās lasot, ka cilvēki nesaņem to pozitīvu organisko saiti un to paldies nekad. Nu, tak saņemamies. Pastieties, ja mēs te multiplicējam šo cilvēku skaitu, ka šeit klausās ar to, ja katrs pateiktu vairākiem cilvēkiem. Un gan jau vēl online. Tas arī uz tiem, kas online klausās, es domāju, tas arī attiecās. Ja? Paldies, jā, un atgriežoties atkal pie šī sākuma uzstādījuma jautājumu par līdzsvaru un kurš par to ir atbildīgs, tad paldies arī, ka akcentējuši arī tādu uzņēmumu vai organizāciju, tad pašregulācijas mehānismus, ja, un skaidrs, un mēs aizvien vairāk redzam, un ik pa laikam tiek saukts, ka mēs dzīvojam šajā darba ņēmēju tirgu, kas nozīmē, ka organizācijas sāk konkurēt savā starpā arī dēļ šī aspekta, vai viņas tās izvēlās arī dēļ tās vides, un kāds priekšstats par to ir radies. Bet kā tad šādā diskusijā, kurš par to ir vainīgs, mēs nepaceltu jautājumu arī par politiķiem? Tad valsts līmenī. Vai valsts līmenī mēs arī kādu varam vainot, un vai mēs varam kaut ko otrādi, vai mēs varam kaut ko darīt arī šādā normatīvo... Tā, tagad mums uz 5 stundām, jā? Uz 3 minūtēm katram. Nu, atkal, protams, ka dažreiz saka, labi, mēs te visu runājam, bet ja man ir zema alga, kā es varu nepārstrādāties? Man vienkārši, lai es izdzīvotu, jāiet strādāt entajās vietās. Nu jā, man šķiet, ka tam ir svarīga nozīme, kas ir tas, nu, tas minimums, ja, kas ir tas reālais, un vai tiešām tas, kas valstī ir noteikts, vai tas atbilst realitātei, un man liekas, tam ir ļoti būtiska nozīme, un arī es domāju tādi, nu, tā kā globālie lēmumi arī par šo pašu 4 dienu darba nedēļu un tā tālāk, tas ir tāds, tas nav tikai bieži vien viena uzņēmuma, tas ir tāds arī vienošanās sabiedrības tādā visplašākajā mērogā. Tā kā es domāju tas, un arī ir profesijas, kas ir tā kā, kas kalpo citiem, ja, kur nav tāds biznes, kur tu nevari, nu, tā kā baigi nopelnīt, lai to visu nodrošinātu. Un es te domāju, piemēram, tie paši policijas darbinieki, ja, vai skolotāji un tā tālāk mediķi. Nu, ja es
ieju policijas iecirknī un redzu, ka viņš nav remontēts 40 gadus, nu kāda labbūtība, nu par ko mēs runājam, ja? Man liekas, ka nu, tas, kas ir vēl ļoti svarīgi, tas solidaritātes princips un arī tas, nu kam tie līdzekļi no kopīgā maisa tiek novirzīti, ja? Kad, nu, es gribētu, kad mums ir vairāk laimīgi policisti, ja, nu, un arī policijas darbinieki un citās šajās kalpojošās sfērās strādājošie cilvēki. Man liekas, ka tas ir arī mūsu kā sabiedrības locekļu un politiķu atbildība. Sintija? Es teiktu, ka valstī, kurā jā, valstī ir jāuzņemas atbildība, protams, ja ir situācija, kurā valsts varbūt, nu, piemēram, grib ņemt no slimības dienas un apmaksas un ko tik vēl ne, un šobrīd tāds aktuāls tēmas, bet es tomēr teiktu, ka tad arī organizācijām ir jābūt radošām. Nu, piemēram, viens pavisam īsts piemērs, tikko manam kolēģim Dāvim aiziet vectēvs. Un viņš saka, zin kā, nu, jā, mēs sekojam lietvedības ziņā, nu, mēs sekojam līdz tam likumam, ka cilvēkam pienāks otrās pakāpes radinieki nav, pienāks apmaksāt atpūtas dienu. Un viņš saka, nu, es varētu izņemt to atpūtas dienu, bet man trešdien ir bērs, un trešdien man obligāti ir jābūt darbā vismaz pusdienu, es nevaru nebūt. Nu, daram tā, nu es paņemu to pusdienu trešdienu, un tad to otru pusdienu izņemu piekdienu. Es viņam saku, tu vai nomierinies? Nu, nedaram šito. Paņem normālu vienu atpūtas dienu, trešdien, ja tev ir jābūt tās 2 stundas darbā, nu atnāc, pēc tam vienkārši ej prom, dari sēro, dari, kas tev ir jādara, un tev nav tas jāatstrādā, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tā, man liekas, ir tāda cilvēcība, kur tie, nu, jā, organizācijas var nākt pretī, arī tad, ja nu, paņemt to likuma vārdu radoši un saprast, ko mēs varam dot pretī, jo, nu, dienas beigās galvenais ir cilvēks, vai ne? Paldies! Nu, man klausoties, pirmais, kas man nāca prātā, ir izglītība, un sākot jau no pirmskolas, jā, un skolas vispār par tiem jautājumiem runāt, jā, cik svarīgi, un kas tas vispār ir, un vai tas ir tas līdzsvars, jā, un visas šīs te asertivitātes lietas, jā, tā kā kaut kādā veidā iepakot. Un otrs, kas man nāk, nu, tāds uzreiz prātā, tāda mana bāža un satraukums ir par medicīnu, un tieši to, cik pamatot, vai precīzāk sakot, nepamatot, tiek vispār izrakstīti medikamenti, jā, piemēram, kaut vai kaut kādām pat mazām mentālām lietām, piemēram, jauniešiem, jā, kuri ir dzirdēts, jā, kad aiziet un ir pieredzēts arī paziņu lokā, kad aiziet pie terapeita, un tev ļoti vieglu roku uzreiz tabletīti izraksta, jā, tā kā, un tas arī, tas no tā ģimenes ārstu atbildība un tas resurs, lai viņiem tās, nu, lai viņš ir ar laiku un iedziļināšanos un saprastu, jā, ka ne visos gadījumos tev ir jāizraksta tas medikaments, jā, un ka tas ir pilnīgi ok, ka tev pa dzīvi būs kāpumi, būs kritumi, jā, emocionāli, jā, un ir normāli justies slikti arī, jā, ka tev nevajag ievest sevi obligāti uzreiz eiforijas stāvoklī, jā, lai varētu turpināt skriet uz priekšu. Nu, tas ir tas, kas man nāk prātā. Un īstenībā par Latviju un atbalstu valsts, nu, piemēram, kaut vai māmiņām dodoties, man liekas, mums nav ko sūdzēties, tāpat tās slimības labs, cik mums ir apmaksāts, mums nav ko sūdzēties, tā kā nav tā, ka tikai slikti. Jā. Paldies! Wow, 1,5 stundu mēs esam šeit diskutējuši, un man liekas, tiešām beigās mēs pat atvērām Pandoras lādi vēl daudz un dikti dažādiem jautājumiem, bet tomēr man ir zināt, kā saprast, pie kāda secinājuma mēs esam nonākuši, un izdarīsim šo pavisam manuāli. Tātad mēs esam atraduši 4 vainīgos, 4 iespējamos vainīgos, ko vainot, ja ir situācija, kad tas līdzsvars ir sabrucis. Tātad es pats, mans individuālais līmenis, tad mans vadītājs, tad mana darba vieta un valsts. Paceļam roku tie, kas domā, ka individuālais līmenis, es pati. Tātad apmēram 50%. Mans vadītājs 10%, darba vieta 4% un valsts politika, likumi. Iedosim 5. variantu. Kurš domā, ka tā ir dalīta atbildība visiem? 100%. Paldies, brīnišķīgs noslēgums. Paldies panelim, paldies diskusijas dalībniekiem, Marijai, Sintijai un Endijai. Paldies auditorijai, jūs bijāt brīnišķīgi klausītāji. Un mans novēlējums jums šodien pateikt
paldies vismaz 3 cilvēkiem šodien. Un smaids. Paldies! Paldies, Dagnija!